kaimiņi. Ja skaidrs, ka mūsu stāstā tie ir visādi dzīvnieki un mošķi un brīnumiņi, kas dzīvo pilsētiņā. Viens par otru neinteresējas, dzīvo katrs savā aliņā un tā tālāk. Un tur ir absolūta, manuprāt, analoģija mūsdienām, kad mēs katrs dzīvojam savā dzīvoklītī, bet, manuprāt, tā vispār civilizācija tā nav paredzēta, tā cilvēks nav paredzēts dzīvot. Cilvēks ir paredzēts dzīvot ciemos, komunās, ciematos, tādās kopienās. Un domājot par šo darbiņu, es pats apjēdzu to, ka es patiesībā dzīvojot Rīgā, savā daudzstāvu mājā, nepazīstu nevienu savu kaimiņu. Šī darba koncepts ir sirsnība un draudzība, un mēs visi kopā tiešām, es domāju, liecināsim šo vajadzību pēc intereses vienam par otru, un nav ko slēpties, nav ko bēgt. Mēs skaidrs, ka esam visi dažādi un citādāki un domājam visādi, bet tas neliedz mums draudzēties. Man ļoti, ļoti patīk formāts, ka bērni spēlē bērniem, ka bērni dzied un uzstājas citiem bērniem. Man šķiet, tur ir kaut kas ļoti skaists, ka bērni zīmē paši dekorācijas, paši dzied un piedalās. Bet tie pieaugušie patiesībā, esot zālē, ir tie paši bērni. Jo tā viss tomēr ir spēle. Un arī, es domāju, šajā gadījumā mēs visi kārtīgi izspēlēsimies.